17. janvārī Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas posteņa darbinieki pamanīja bīstamu situāciju. Pa Daugavas upes ledu pārvietojās vīrietis, lai gan joprojām bija spēkā aizliegums atrasties uz ūdenstilpes ledus. Uz notikuma vietu nekavējoties tika nosūtīta tuvākā policijas ekipāža. Likumsargi aicināja vīrieti nekavējoties pamest ledu, taču viņš prasību ignorēja un turpināja ceļu pāri upei, apdraudot savu dzīvību. Policijas darbinieki devās uz pretējo krastu, kur persona aizturēja. Brīdī, kad vīrietis tika nogādāts krastā, ledus ielūza, taču negadījums beidzās tikai ar samērcētām kājām noskaidrots, ka persona bija alkohola reibumā. Vīrietim piemērota administratīvā atbildība par atrašanos uz ledus aizlieguma laikā un alkoholisko dzērienu lietošanu publiskā vietā. Policija viņu nogādāja dzīvesvietā un nodeva radinieku uzraudzībā. Tajā pašā laikā netālu notika ceļu satiksmes negadījums, kurā cieta gājējs. Pašvaldības policijas darbinieki sniedza nepieciešamo palīdzību līdz mediķu un valsts policijas ierašanās brīdim. Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus ievērot drošības noteikumus un neriskēt ar savu dzīvību.